Šodienas raidījumā apceļojot Latgali vīsosimies pie neparastam personībam, kuru ikdienas gaitas un dzīves uztvere īspējams īvērojami atšķirās no daudzu mūsu īrasto. Renāte, Vintuļo mote, kas savu dzīves pīpildējumu ir rodusi Krāslavas novadā, saimnīkoja savu vecāku sātā un meklēja dzīves pīpildējumu dabas harmonijā. Daugavpilīts fotogrāfs Piotrs Jesejevs skaidros, kas jo izpratnē ir skaistums un pastāstīs par sevi, un to, ko Daugavpilī dzīvojušī krīvi, joprot uztver Latviju, un kādas rakstura īzīmes ir orpus Krīvijas dzīvojušiem krīvim. Ilmārs sevi dēvēja par klejotāju. Jau no atmūdas laikim jis moca apkārtējiem austrumu filozofijas givtos zinošanas, un to, cik griecīgā pasaulē mēs dzīvojam. Vintuļo mote Renāte un jos meita Katrīna dzīvoja Krāslavas novadā. Namitīgā dzīves steigā skrīnot pēc pašsludinotim bezjēdzīgim dzīves mērķim. Jauno sīvītes saprata, ka laiks ir apsastotīs un paraudzētīs uz notīkošo no molas. Ko tu dari ikdienā šeit? Dzīvo. Katru dienu es apzinos, kāpēc es esmu pieškām. Un tieši pateicoties šai vietai. Es tā apstājos un domāju, kur es eju? Vispār, kas pēc tam būs? Es ļoti bieži pati sev uzdodu jautājumu priekškām. Un tad, ja es neatrodu atbildi, tad vienkārši tas, kas notiek, tā situācijas, viņu vienkārši nogriežu kā nāzi. Tātad tas nav vajadzīgs. Ja tu neatrodi atbildi, tad priekškām. Es jūtu, ka es dzīvoju. Es runāju ar cilvēkiem, un bieži vien man tā šķiet, bet ļoti daudz ir kā mirmuši. Viņi tā kā dzīvi, bet dzīvības īsti nav. Tu vienkārši no rīta līdz vakaram esi uzlicis cilpu, to pašu kredīta cilpu, un tu skrien no rīta līdz vakaram. Un kur tu skrien? Bieži vien cilvēks nezina. Un kāda vispār jēga gan viņam, gan pārējiem no tā visa. Ko tu vēl dari tādu bez itās saimniecības, bez dobas? Nu, kas ir man ir darbs. Protams, tas viss, jūs jau zināt, ka Latgalē saimniecībā pelnīt naudu ir ļoti sarežģīti. Uz viena entuziasma ilgi arī nedzīvos. Protams, ir jābūt reālam un naudu es pelnu. Man ir darbs Portugālē. Aha. Jā. Nevis Latvijā, bet Portugālē. Bet es dzīvoju Latvijā. Man ir paveicies. Es aizbraucu uz nedēļu, uz 2 un atbraucu atpakaļ. Viss. Un es varu strādāt no mājām. Es strādāju ar kompāniju, un viņi būvēja garākus tiltus pasaulē. Un es noformēju stendus un bukletus, līdz ar to es varu strādāt mājās. Man ir paveicies. Un arī labi maksā. Daudz labāk nekā, laikam, Latvijā. Līdz ar to visa nauda tiek ieguldīta laukos. Un, kad tu ceļot cauri valstīm, un kad tu redzi politisko situāciju, zemeslodes un visas pārējās perifērijas, kas notiek, tad sāc domāt, ka kaut kur jābūt vietiņai, kuram cilvēks var atbraukt un viņa viss apstājas. Un tad viņš tā kā sāk vispār apzināties un apiekt, kas notiek. Tu esi precējusies? Nē. Dēļ ko? Nepatīk vērīši? Patīk. Nē, patīk. Es uzskatu, ka mēs esam radīti iet divatā. Aha. Nevis viens pats. Nav atnācis īstais. Tu domā, ka es attīstu pat aciņu sātai tavai? Nu, negluži tā, bet varbūt arī tā. Visādi varbūt. Nezinu. Es nedomāju, kā viņš, varbūt viņš atjās tiešām uz zirņu. Vai uz ēzeļu. Visādi varbūt. Nē, es par to tik dziļi nedomāju. Būs. Varbūt neesmu nopelnījis, varbūt esmu. Ir ļoti, ļoti īs teikums, ko gribu pateikt. Cieniet viens otru. Cieņas vairāk. Vienam pret otru. Viss. Pārējais nāks. Cieņa un mīlestība. Tas ir pats svarīgākais. Ko es redzu, kas ļoti daudziem trūkst.
Un gan ģimenē, gan skolās, gan pat uz ielām cieņa. Un cienīt, pirmkārt, pašam sevi vajag. Tas jau nav tā kā vārda tīšajā nozīmē cīnīt, bet tas ir Arī, no visām pusēm. Arī tiešajā, no visām pusēm. Ļoti daudzi paši sevi neciena. Tev garšoja kartupeļu pankūkas? Nē. Negaršoja? Nē. Tu esi vegāns? Nē. Vai kas tu esi? Tu esi tas, kas āt visu? Es esmu gatavojusi, šmorējusi, ko tik nedarījusi. Un secināju, ka viss garšīgākais un visvienkāršākais. Praktiski mēģinu negatavot, necept un gandrīz negatavot. Ja tas ir iespējams. Mani glāba patiesībā Portugāla, jo Latvijā kvalitatīvi ēst var, bet diezgan sarežģīti. Sarežģīti tiešām. Jo man patīk svaigi produkti. Tāpēc arī man tur ir siltumnīca un dārziņš, jo, kad tu noplēsi jebkuru zālīti produktu, jebko, viņam ir aura. Un iedomājieties veikalā. Tā aura viņa izgaista. Katram jau produktam, katram auglim vai gurķim. Tas laiks, periods, kad izgaista aura, ir dažāds. Un pārsvarā veikalā ir miruši produkti. Un ja tu ēd mirušus produktus, no kurienes tev enerģiju to ņemt? Tu tikai uzņem kalorijas, vielas, minerālvielas, bet to pašu to enerģiju. Dēļ tā es varbūt esmu rasniciem. Tā var sacīt. Es lai kādu kalorijas. Nē, tu vienkārši tā ir tava aizsardzība. Tu no kaut kā aizsargājies, kaut ko nepieņem dzīvē. Kā no to var tikt vaļā? Ko man jādara? Pieņem. Pieņemt? Jā, kaut ko, kas tev tiešām, tas ir tā kā spilvens. Tu neielēd. Jā, ir spilvens. Jā, tu mēģini, tu tādā veidā pasargā pats sevi. Tu tici Dievam? Jā, bet savā veidā. Es vispār mēģinu neko nesarežģīt. Es kādreiz dziedāju baznīcā, kad biju maziņa, un tad Ziemassvētkos stāvēju pie ērģelēm un skatījos, kā cilvēki apakšā kāpa vienkārši viens otram uz galvas, ar elkoņiem grūstījās, sīta viens otram. Un tajā brīdī, cik man bija kādi 8, 9 gadi, un tajā brīdī, protams, izveidojās arī sava nostāja pret baznīcu, pret Dievu. Reku, šeit apkārt, šeit ir visur Dievs. Kā viņam var neticēt? Paskaties, reku mikroskopā, paskaties, cik brīnumaina pasaule tur. Un tas nav viss tik vienkārši. Es visu laiku ar tevi runājos, un man liekas, ka tu varētu būt Rogana. Tu neesi Rogana? Ar ko tāda smīkli? Kaut kas ir apakšā, ja? Godīgi? Godīgi. Jūs saka, ka sīvītes parasti māca būt Godīgi, Roganas, vērīši es par to pati esmu domājusi. Jo paudžu paudzēm jau viena sieviete šeit ir. Vieta ir arī nozīme. Un ne tu pirmais, kas uzdod to jautājumu. Tāpēc, kad jau daži cilvēki sāk uzdot tādus jautājumus, sāc arī domāt. Nezinu, varbūt. Tev nav kotla uz ugunskura un tu tur nasvīt kas ir ragana? Kas ir ragana? Tā ir loģiski domājoša sieviete. Var arī to pagrīzt, jā. Ar kaut kādām zināšanām. Jo es tiešām ļoti pateicīga vecmāmiņai. Viņa man ir iemācījusi ne tikai vecmāmiņa, vispār senču asinis, viņas senču zināšanas, viņas nekur jau nepazūd. Kaut arī neviena vārda netika teikts, bet mēs viņas zinām, tur zemapziņā. Visas zālītes, viss, kas apkārt ir, tas viss mūs ārstē. Mēs tikai tā esam piemesuši. Un ne tikai zālītes, tik daudz enerģiju, par kurām mēs nezinām. Tad tu varētu būt Bolto Rogana, vai ne? Ir melnās arī? Jā, melnās ir tās sliktās, tad tu esi tie labā. Es visu mūžu esmu domājis tā, es varu darīt, varu atļauties ar jebko, ja tikai tas nenodara pāri citam. Es tā uzskatu.
Mēs sēžam, baudam vakaru, ir tāds, varētu sacīt, filozofisks noskaņojums, un man ir tāds interesants sarunu biedrs šodien, un es varētu prasīt uzreiz, kas tu esi un ar ko tu nosadarbojies? Зовут меня Петр. Человек, дедушка, отец, муж, фотограф, ремесленник по стеклу, ну и немножко философ. Nav tā, ka tu esi viens no tiem daudzajiem fotogrāfiem, kas nopērk savu kameru, pasludināja sevi par fotogrāfu, профессионāli, и прицелялся par to, ko tu dari. Чтобы стать фотографом, практически можно быть как и писателем и поэтом. Достаточно купить золотую ручку с пером и начать писать стихи, как Пушкин. Но беда, ручек с золотым пером много, а стихов нету. Точно так же фотоаппаратов сейчас замечательных с золотыми объективами есть, а на выходе стихов и поэм все-таки не получается. Поэтому наличие аппарата – это еще не наличие пушкинского стиха. А как таковой фотографией занимаюсь с 1972 года. Более плотно и реально, наверное, последние года 3 или 4. Почему 3-4? Потому что на пути встретились очень люди, которые помогли сделать резкий скачок в ней. Это философы, писатели, журналисты, художники. Они очень помогли сделать рывок в фотографии. Чтобы разобраться, что такое фотография для меня, сначала я очень долго не мог понять. Подошел к тому, что фотография – это линии и пятна, а все остальное рождается у человека в голове. И для того, чтобы из фотографии получилась правильная, ну даже неправильная, а какая-то эмоция в мозгу человека или в его сознании, у фотографа должно быть, во-первых, какое-то эстетическое подготовка, воспитание. То есть чем выше культурологическое образование у фотографа, тем лучше получится это изображение. Мне кажется, красота на любое, что мы смотрим, будь то произведение живописи, фотографии, это какая-то успокоенность. Успокоенность, она основывается на чем? Она, думаю, имеет какой-то математический закон. То есть вся красота, она может быть описана какой-то математической формулой. Может, она очень длинная, может, она очень короткая, состоять там из одной переменной. Но то, что это на основе равновесия и удовлетворенности, внутреннего спокойствия, мне кажется, это однозначно. Потому что любое произведение, допустим, мы слушаем музыкальное, только где-то какая-то нота не туда, и сразу слух режет. И нельзя обмануть. Фотографии можно обмануть, потому что фотография – это как обертка на кассе. Ты ходишь по магазину, продукты, которые хорошие, они где лежат? Они лежат без ценников, они лежат далеко, они не требуют рекламы, они лежат в незаметной упаковочке. Подошел мясо, зачем? Просто мясо. Не надо огромная там реклама. А подходишь на кассу, яркая упаковка, классная прямо перед лицом, только деньги меняй. Поэтому и картины. Видишь красивую барышню? Даже по нашей улице центральной, когда проходят красивая, то даже женщины сами оборачиваются на красивую. Почему оборачиваются? Потому что внутренне есть какая-то гармония. Глаз. Через глаз попадает практически вся информация, даже звуковая. Но тоненький проводок, который поступает в мозг, он пропускает только 1/100-тысячную этой информации. То есть мы даже этим не можем анализировать. Интересно, на каком языке идет информация из глаза в мозг? На латышском, на русском, на японском? Но Боженька нам дал это обрабатывать. Daugavpils ir multikulturāla pilsēta. Ja ir multikulturāla vide un cilvēki ir dažādi, kas no vienas puses ir cīši labi, jo mēs daudz ko varam iegūt viens no otra, bet tāpat laikā sanāk to, ka Daugavpils ir kā valsts valstī. Ko tu raksturotu Daugavpils krīvus? Kādi ir? Мне кажется, что это жители русскоговорящие, прожившие очень долго в Швейцарии, и потом нечаянно вернувшиеся к себе сюда, на это место проживания, и оставшиеся на всю жизнь.
Но они долго прожили где-то в Швейцарии. Потому что совсем другие законопослушности у них внутри. Если сравнить русскоговорящих в Даугавпилсе и русских людей, которые живут далеко за пределами, Рязань или Саратов, то мне кажется, что даже образ мысли у русскоговорящего человека в Даугавпилсе отличается очень сильно от тех, кто проживает на этих у себя на дальних территориях. Недавно слушал Андрона Кончаловского, и хорошее сравнение или анализ дал Андрон японцев, русских и русскоговорящих, которые проживают за пределами. Японцев на километр около 150 квадратный человек проживает или 1500. Русских на квадратный километр 4 человека, из них один пьяный. А в Даугавпилсе, вот сколько в Даугавпилсе районе я проезжаю, на квадратный километр в селе проживает полчеловека, но зато все работящие, работоспособные и упирающиеся, и что-то делающие, непрерывно делающие. То есть никто не ленится. Вот этот как раз менталитет, коренной в чем отличие. Vai tev nalīkās, ka tagad mēs cilvēki Latvijā tīkam apzinoti sadalīti pa kaut kādām kategorijām? Nāsam visi kopā vieni latvīši, bet ir latgalīši, ir krīvi, ir pūļi un viss, un mūs cenšas visu laiku sašķelt. Ну, я скажу, это древняя метода, еще, по-моему, была при Римской империи еще раньше. Разделяй властвуй. Не помню, как будет на латыни это звучать, но метод остался один и тот же. Разделить и потом властвовать. А если бы были, допустим, как до 17-го года паспорт был, что там было написано в империи? Россиянин. А там был и туркмен, и турок, и казах, и каких только 150 народностей, по-моему, было. Но везде в паспорте было написано россиянин, но никто не делил, какой ты был национальности. Потому что нация была общая, все жили под одной только идеей, чтобы государство процветало. Если у нас эту идею возродить или сделать менталитет на такой основе, то, наверное, все тогда получится. Так что будем надеяться на лучшее. Pilnieki nesaprot, kā viņi to vajadzēja, bosam kājām staigot pa mežu. Man kā pilsētniekam likās tas pilnīgi un absolūti nedroši. Vajadzētu kurpis obligāti kājās. Maš kāda ērce vai kāds pitons maž izlied no krevumiem. Bet, mīļi cilvēki, saprotat, ka tikai ar bosam kājām mēs varam saprast, kā dzīvo citi cilvēki. Un tāds, interesants cilvēks ir arī Ilmārs. Es varētu sacīt, Ilmār, ka cilvēks nevar bez dabas dzīvot. Un ja ir tik brīnišķīgas vietas, kā Itāts kalns ar kūkiem un skaistu dabu, kur tu vari atsaslēgtīs no ikdienas, kur tu vari pabeigt tikai pats ar sevi, tad es varētu sacīt, ka es varbūt saprotu, dēļ ko tu izvēlējies būt kopā ar dabu ikdienā? Daba ir diva sastāvdaļa. Sportā ir tāda sarežģīta tēma diezgan, bet, piemēram, mēs tagad runājam, tu dzirdi fonā motorzogis skan, ja? Bet arī blokus tāpat putuni ir, lakstēgulis, dzagļusis, ja kaut kā sadzīvoja kopā. Labāk, ja to motorzoga nebūtu vispār izgudrots. Tu savā gadījumā esi pīsalogavījis dabai? Nesanāk. Viss ir porok samētots. Par daudz samētots, apmēsim. Mēs esam ļoti dziļā bedrī. Nav aiztaisēt acis izaliktīs, ka to nav. Kad mēs 90. gados sākam nodarboties ar austrumu lītam, ar jogu, tad mūs uzskatīja par sektantiem. Staraveri, katoļi, atklāti sacīja. Pat vienā avīzī bija ieguves redakcija, ir Riezekņī, nesciešu, kā jūs sauc, bet abas redaktoris
kad jos uzzino, ka es esmu ar austrumiem saistīts, jos man ļoti teatrāli ar paceltam rūkam atgāņodamos krita virsā, čuliski bļaudamas uz mani sātan atkāpies. Pagoja 20 gadi, jos pošas tagad losa par ezotēriku, ir arī nodrukojuši to savu avīzi. Jos tāpat strādāja tam avīzi, bet pilnīgi tos tantis ir mainījušos, bet es neesmu mainījis. Man nav baiļu par to, ka kurš apsazinos, ka jo dvēselē ir namirstīga, ko man bētīs to lieta. Tu arī novis nesabēstīs. Protams, ka nā. Ka, ja atnoks noteiktā laikā, ja mani paņemsi, es vienkārši turpinošos to ļoti tikai citā veidā. Personā es būšu iekšā. Tas brīdis, kad tu pārdzimst citā cilvēkā, tas moments tev var nabīdēja, tu būsi kačs vai dzaguzi. Kačs es noteikti nebūšu. Lai piedzimtu par kaču, vajag diezgan pamatīgi sagrākot. Cilvēka formas uz kaču diezgan zamai vajag kristī. Vajag labi pazacentīs. Vajag visus klondēkas izstēgot, visus Hesburgerus izēst, McDonaldus, nezinu, ko vēl, lai par kaču tu ružu piedzimt, kurš šotī stēgoja tagad Leonarda. Vajag labi censties sagrākot. Tad visi tie mūsdīnīgi grāki, tie skaitos lieli grāki. Jo es varētu sacīt, ka es tad ļoti grēcīgi dzīvoju. Es nākotnē nebūs pat kačs, mums būs ķirzaka. To varētu sacīt. Un daudzi mums būs tādi. Dēļ tiem kosmiskiem, milzīgiem, globāliem vaicojumiem, pordzimšana, reinkarnācija, karma, neeksistē ni laiks, ni telpa. Ja ir ārpus laika telpas. Ni Latgaļa, ni Indija, ni Krīvija geogrāfiski absolūti neko neizsaka. Izsaka mūsu darbi. Sagrākot var arī kā Indijai, tā arī Latgaļas dzeraunī kaut kādā dziļā. Ļoti lieli grāki skaitos dzīvības atņemšana, jebkurā veidā, lai es zinātu. Lūpkautuvis, tāpat arī nadzamušu bērnu nogalinošana. Statistika, ka Latvijā apmēram pusē bērnu ir nepiedzimst vispār. Jūs nogalinoja, izsmalcinotāji, ar jūs pati motis pīkrišanu, zināt. Par ko Latvija tagad tik maz cilvēku, Latgalī tukšos dzerānis izmirušos, ko cilvēki dara ar saviem bērniem. Vai jūs dzemdēja, vai jūs nogalinoja. Es nelasīšu morāļu lasa vēskupī pāvesti. Tie nav tāda nūdevība pret Dievu? Sāksim ar to, ko nozīmē vārds katolikos latīņu valodā. Tas nozīmē vispasauli. Tas kukainis pieder visai pasaulē. Tu saki, ka tas nav nekāds ni grāks, ni es tikšu ellē, ni kur, ja es būšu... Kas ir grāks galu galā? Baznīcas grāks. Vai Romas pāvests pats to zina, kas ir grāks? Tas ir labs jautājums, jā. Grāks ir nūkaut dzēniekus uzturam, ja? Par to, ka Jēzus arī sacījis evangelijā, ka tu bāzli tev nebūs nokaut. Tas skaidri pasās, tev nebūs nokaut. A ko viņi dara? Viņi nūkauna. Cik mums te ir vegetāru iednieci vispār Latvijai? Ļoti maz. Rēgā ir dažas, Riezeknīgā nevienas nav. Es esmu strādājis tādos Latvijā, Lietuvā, Varšavā. Es vēroju cilvēkus, kuri no klienti ļoti atsašķirās no visiem citiem. Ir pilnīgi citi cilvēki, saka, kā no citas pasaules. Tad es saprotu, ka tu arī esi tas, kas arī neizvēlās, ja tu visu vērst dēļ to, ka tu ievēroji tomēr vienu no kristības baušļiem. Tev nebūs nokaut. Jā, var sacēt, es esmu lielāks kristīts par daudziem, par dažu labu. Par mani, piemēram. Par tevi nerunāsim, par vēskupu dažu labu, tāpat Riezeknī toli neiesim. Ja zinu labi, ko jāti, ko dzer, kā pret dabu izturīs, kā kūkus izgrīž ap savam baznīcam. Tu apsazinīs to, ka tu esi tāds interesants individs priekš mūsdienu sabiedrības, un kā ir dzīvot tādam savādākam, kā citi ir? Tādu cilvēku ir pieteikuši tagad. Jūs arī sauc par indigo bērniem, kuri sāka dzimt apmēram. Tas bija hipiju laikā, varētu būt. 70. gadi tā kā. Piekšņi sāka dzimt ļoti daudz neparastu cilvēku, tāds kā Vilnis rodos jūs.
Arī Steve's Jobs, starp citu, Apple veidotājs direktors, es biju no tos paaudzes. Laikam lasēt jau biografiju, ja zinu. Tas nav tā, ka es izdomāju un es palīku. Jo man jau likās tos visas ēras, kas ir īsasākušās gan hippie, gan emo un tā tālāk, kas tik nav tagad pasaulē, ka tas viss ir izdomāts cilvēku. Tas ir tāds, kā man likās viens no apgalvojumiem, ka 70. gados pīdzima visādi interesanti bērni. Visur laikos dzimst bērni. Visur laikos izaug pa kādam Steve'am Jobsam. Viens japāņu skolotājs, viens mūks otram saka, tu zini, viss ir ilūzija, pilnīgi viss ir ilūzija. Viss ir tukšums, jo es neko neapnosim. A otrīs tā padomo, sagivai to pirmo aiz daguna ļoti sopīgi. Ar piestami pagrīzē tā jau dagunu. Tas izaklīdzē, saka, ko tu dari? Es saka, ja viss apnosim ir tukšums, ir ilūzija, tad kas tevi tagad sagrobēs daguna? Labi atbildi. Labi atbildi. Nav apnosim tukšums, ilūzija. Nav zero, kā saka, nav nuļi. Šodienas raidījuma varoņi ir naprasti vai čudni. To ir jāizlem jums pašim, bet viens ir skaidrs. Mums visiem būtu jāparaugās uz sevi no molus, ko to dara Renāte. Meklēt atbildes, ko to cenšas Piotrs, un iespējams Ilmāra peldēšana pēc traumi, sevis apzinošanos, ka tu esi savādāks kā citi, rūdot iekšējo harmoniju, patiesībā nav nekas slikts.